koncentrēti, schematiski. Tā, es tev arī nedošu, jo es tev esmu daudz. Iedošu tev noteikti aiznesīs ģimenei. Iedošu šeit. Jā, iedošu grupai, jā. Iedošu šiem 2 jauniem cilvēkiem. Tā, Laurai iedod 1. Un tad man viens paliek. Man tev dod vai man iedod? Ja man tev iedod. Aivar. Nē, jā, es pat... es vienu. Viens man ir. Tev iedošu 1. Jā. Pagad, man tas ir. Oi, Aļģi, dod man šito variantu. Es tev vēlāk pie viņa došu, ja? Rakstāmais man ir ļoti daudz. Tur ir iekšā tālu. Un tad, kad es sāku to visu pētīt, es esmu izgājis līkloču ceļu. Tas ceļš nebija taisnas, jo ceļš uz patiesību iet pa līkloču ceļiem. Mums ir ļoti daudz izdodas dažādu literatūru, mums visādi ir mēģinājuši maldināt. Un, lai saprastu, kas tad īsti ir lets, un nevis es runāju par baltīm, jo balti ir ļoti kupls pulks. Re, kur ir krēsla, aģenti? Sēd droši. Jo balti, tas ir ļoti kupls pulks. Balti ir Ukraiņi, balti ir Baltkrievi, balti ir lībieši, balti ir un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tātad baltā rase, tas ir ļoti liels pulks cilvēks, bet, lai tu saprastu, kas ir kas, tev sākumā jāsaprot, kas esi tu pats, kas ir lekti. Tātad ar to es arī sāku. Sākumā es pieķeros ļoti brastiņu tēmai, un man bija izdota grāmata, ko es uzskatu par labu grāmatu, bet tā ir vairāk sakarā ar dievturību, un tā ir tiešām par latvisko ne tik daudz dzīvezīmi kā dievadzīme. Bet tas ir faktiski arī mugurkauls, tas ir pasaules uzskats, tikai es nevēlētos viņu saukt par reliģiju, jo, redziet, reliģija šķir cilvēkus. Mēs redzam tagad, viņi visi karo savā starpā, kurš kur. Reliģija šķir, bet līga apvieno. Tāpēc man arī ir kultūras līga, man ir nodibinājums Mārsluks, un es eju kultūras ceļu, bet līdz es aizgāju kultūras ceļu, es ļoti daudz gadus 8 strādāju Saimu, lai mums civila likuma 51. pantā ietvertu latvisko reliģiju, dievturību kā 9. 8 tur ir 7 kristīgās konfesijas, 8. ir judaisms. Tātad, kas notiek Latvijā? Man pa 8 gadiem neizdevās izdarīt it neko. Man atteica prezidenta arī tā, kas mums ir tautiskā, Vairvīķa Freiberga. Man atteica Saimā, es sarakstījos, man ir saglabājušās saraksts ar visiem deputātiem, 2 Saimu garumā, ar saskaņas centru, ar Repšs partiju, respektīvi visas atbildes man ir rokā. Neviens nav ar mieru, izņemot Leopoldu Ozoliņu, kurš iedeva 1000 lapus šīs grāmatas izdošanai. Izrādījās viens pats latvietis Saimā ir Leopolds Ozoliņš. Ko man teica no saskaņas interesanti cilvēki? Viņš teica, es aiziešu pie savu mācītāju, pie tā, kā krieviem saucās tas pareizticīgi. Aiziešot pie popa, paprasīšot, vai viņš var atbalstīt šo manu lūgumu. Ja viņš teikšot, ka var, tad viņš arī man atbalstīšot. Un tā darīja viss Saima. Tā kā es uzskatu, ka mūsu Saima ir kolaboracionisti, un mēs arī ejam šobrīd nevis savu. Es gribu vēl pateikt vienu lietu. Pētot šos jautājumus, es esmu sapratusi vienu lietu. Ne pret ko nav jācīnās. Mums ir veltīgi meklēt ienaidnieku. Vienalga, vai tie ir vācieši, dāņi, poļi, žīdi. Mums nav jāmēģina ienaidnieku meklēt citos. Ienaidnieks ir mūsu pašu vidū. Tātad mums ir pašiem jāstrādā ar sevi un ar saviem tuviniekiem, un ar saviem tuviem līdzskaitniekiem, ar saviem līdzbiedriem, jo latvietība patiešām ir kalnā kāpšana. Ja tu esi pieķēries pie cita egregora, ja tu katru dienu daudzini svešus svētos, tad tu atdod savu enerģiju tur. Un savs celms ir piepējuma apaudzes. Tad, kad es izdevu šo grāmatu, man ir sadaļa pa saules gadskārtu. Un ko es konstatēju? Ka man tur ir tāda pati kļūda kā brastiņam,
kā Marģeram Grīnam, jo kļūdīties ir cilvēcīgi. Bet tad, kad es sastādīju grāmatu, es jūtu, ka tur ir kļūda. Bet man tik ļoti necietās to grāmatu izdot, jo es saprotiet, ja es viņu tajā laikā nebūtu izdevusi, tad man būtu vēl 4 gadi pagājuši, kamēr es sapratu, kur ir kļūda šai kalendārā, ko es aprakstīju. Es aprakstīju tā, kā ir Brastiņam un Grīnam, un tur ir kļūdas. Bet tas taču ir cilvēcīgi. Brastiņš izdarīja ļoti daudz. Varbūt iespējams Grīns izdarīja daudz. Bet redziet, mums katram ir tāpēc jādomā, un es gribu teikt, ka mums katram ir jābūt šim pienesumam, un uz to es arī gribu jūs aicināt, ka beigsies mūsu šī saruna, kad runāšu es. Pēc tam mēs runāsim visi, un mēs apsēdīsimies un izrunāsim, kas mums katram varbūt nav skaidrs, un ko mēs katrs varētu darīt. Tātad, kad es sapratu, ka šeit ir kalendārā kļūda, tad es sapratu paralēli vēl vienu lietu. Es sapratu, ka Brastiņš ir pielaidis kļūdu, izdalīdams mūsu šo pasaules uzskatu, ko tagad sauc par dievturību, jeb reliģiju, no kultūras kopainas. Kāpēc? Tāpēc, kad Latvijas laikā viņš jau ļoti cerēja, ka tā ir Latvija, kur ilgi pastāvēs. Latvijas laikā viņš nodibināja 10 kopus ar 10 cilvēkiem, tie bija tie labākie, kas iestājās tais dievturos, un piereģistrēja Tieslietu ministrijā. Un tad, kad viņus izveda ar lopu vagoniem, tad pirmos izveda viņus, izveda arī pašu Brastiņu, viņa dēla Ausekli 17-gadīgo, viss nošauja, un viņi jau domāja, ka tagad būs miers mājās. Bet nē, kā mēdz teikt, ne zāli, ja dievzāli, viņi neiznīkst. Tātad esam nonākuši līdz otrai brīvai Latvijai. Mēs esam iekarojuši fizisku brīvību. Un es gribētu lūgt visiem, mums nevajag nojaukt šo, ko mēs esam ieguvuši. Mums vienkārši ir vajadzīga šī garīgā atmoda. Un par ko tad es šodien runāšu? Kas tad ir mūsu kultūras mantojums? Mūsu kultūras mantojums ir tās viss dainas, kas ir stāv jūsu mājās plauktā, un kuras laikam dažam ir aputējuši, dažs varbūt neceļ ārā, bet viņš lepojās. Mēs zinām, Krišāns Barons, dainas, vācē, dainas kaps. Bet te ir vajadzīgs tas, kā Elvīrija. Viņai uz katru dzīves gadījumu ir daina, ko viņa zina no galvas. Tāda laikam bija mūsu māmuliņas, kas mūsu meitas audzināja un dēls. Savā laikā, tad, kad meitas bija kā liepas un puiši bija kā ozoli. Tātad mums ir pašiem ir jācelā šīs dainas kaps, šīs dainu grāmatas jāceļ ārā un jāiet varbūt epizodiski. Es tagad, piemēram, saskāros vienreiz savā dzīvē ar to, kā latviešu talkas rīkoja. Es no pārsteiguma, es biju tik pārsteigta, es pat nevarēju iedomāties, ka man tā var pārsteigt. Kā tad latviešu talkas rīkoja? Un tad kā latvieši tad īsti medu ievāc? Kā viņiem bija tās viņu teritorijas, kur viņi iezīmēja, un tur neviens netraucēja viņiem to medus vākšanu, kamēr, protams, neatnāca vācieši, un mums aizliedz mežā iet un doras taisīt. Un kāda viņa bija tikumība iekšēji, ka viņš nemūžam neies otra vietā, un tas lauks, kur ievāc med, bija 10 kilometru varbūt plašumā. Un tas viņa koks bija iezīmēts ar kādu īpašu zīmi, bet neviens negāja aplaupīt. Tikai lācis, nekaunīgais, tas varēja uzkāpt un iztīrīt šo dori. Bet tagad tā, tas ir ievadām. Tad, kad es sapratu, es sāku ļoti pētīt. Es atvēru internetu un es ieraudzīju, ka tur ir tāds mučeklis attiecībā pa kalendāru. Man bija pat uztaisīt tādu planšetu, kur man bija saspraust visi tie variācijas par tēmu. Tur bija neiedomājami. Vienam bija kā ķeltiem, vienam bija baltu, bet viņam bija pilnīgi paņemts no slāvu āriešiem. Tas bija, es nenosaukšu vārdos. Un tad, kad es sāku darboties ar kalendāru, tas sākās tāda rūkšana, tāds uztraukums. Man tāds Rabinovičs atsūtīja ziņu, man viņi ir šeit, kad bija 7 dienu kalendārs latviešiem, un nekad citādi nav bijis. Viņš bija Latviešu universitātes astronomijas katedrā, sēdēja uz mūsu tautdziesmām un studēja viņas. Kāpēc viņi studēja mūsu tautdziesmas? Tāpēc, ka viņas nes ļoti lielu informāciju. Tautdziesmas ir slāņos, ir sadzīves tautas dziesmas, ir nerātnās tautas dziesmas, ir kosmogonija. Un viņi sēž un studē, bet mēs paši, mēs kā viendienīši domājam, ka tas nav,
Barons savāc brīnišķīgi, lai stāv. Nē, studē. Un ļoti, ļoti studē. Un tagad es teikšu tā, viņš man atsūta tādu īziņu 7 dienas. Tā pie manējiem atnāk, toreiz es citās telpās biju, man Silavot bija folkloristi atnākuši, atnāk Jansoni. Viņa esot dziedniece, ripināja tās skrelu šausmīgi izmisīgi. 5 dienas latviešiem ir bijuši nedēļā, bet nekādā gadījumā ne 9. Nu, un tagad mēs runāsim par to, kā tad ir īstenībā. Un kādas kļūdas bija pielaists. Daudz, kas bija ļoti pareizi. Es, piemēram, studējot šo jautājumu, ļoti daudz izmantoju Marģera Grīna grāmatu. Mārs Grīns un Marģera Grīna grāmatu Brastiņu izmantoju. Visu iespējamo literatūru. Es izmantoju arī to literatūru, ko es atradu internetā. Tagad runāsim par kalendāru. Lūk, šis mazais ripulīts, tas atspoguļo mūsu tautas kultūru. Ja mēs gribam sev dēvēt par latvieti, ja mēs zināsim šo, ko es jums šodien īsti pastāstīšu, bet jūs saprotiet, es jums schematiski pastāstīšu, un jums mājās vajadzēs tikai piepūlēties, likt klāt domu, domāt par tautas dziesmām, domāt par to gadskārts ritu un domāt par lietām pašiem tālāk. Bet šodien mēs iziesim tikai schematiski. Šis mazais ripulīts ir patiesībā kultūras atspūgs tautā. Ja jūs šo zinat un šo jūs atstāsiet saviem bērniem, kā zināšanas, jūs sev varat dēvēt par Latviju. Un patiesībā jums nav ne ar vienu jācīnās un jāsaka, es esmu dievturs, tu esi kristietis, tu esi tāds un tu esi šitāds. Mums tas nav jādara. Kaut gan šos gadus es esmu izjutusi, ka viņi ar manīm ir cīnījušies. Es jums pat varu parādīt tagad Liepājā, tikko kā bija konference, kur viņi sprieda kristieši, un tur bija aizbraukuši arī Muktu Pāvels no Latvijas universitātes. Viņām folkloristiem varot saprasties kristieši, bet viņām neopagānistiem nevar saprasties. Kāpēc viņi var saprasties ar folkloristiem? Tāpēc, ka folkloristi dzied dans, kas tā par Jāņa zāli, te tā stāvs, te tā būs. Un viss, un vēl kādas 5 dziesmas. Un varbūt arī dievu dziesmu kādu nodzied. Bet neopagānisti, viņš zina šo kultūru. Un viņš viņu piedzīvo katru gadu. Viņš svin šos svētkus un apzināti svin. Un šo mantojumu viņš atstāja. Viņš pats lieto, viņa bērni dzīvo pēc šī rita. Un tātad tie ir tie neopagānisti, ar kuriem viņi nevar saprasties. Un tie ir latvieši, izrādās. Un tad, kad mēs sakam, ka mums jācīnās ir pret krieviem un pret tiem mums jācīnās un pret tiem, tad Rainis pateica tā, jūs esat tikai ieraugs masās. Tie, kas ir patiešām uz latviskās kultūras stāvējuši. Bet celties varat līdz ar visiem. Tātad tie, kas saprot, tiem ir jānoliecas un jāpasaka tam, kas nesaprot. Jo plašāk un ātrāk mēs izmetīsim šo loku pa savu tautu, jo es šeit runāju, ka mums pašiem sevi jāceļ, nevis jācīnās ar kādu. Tad, kad dziesma tagad dziedāja, ka bija Lačplēša diena, tad, kad katrā pakalnā degs uguns, tad Latvija būs brīva. Un otra dziesma, kas man patīk, vergi nākat ārā uz ceļu. Ja? Latvija modīsies. Ja? Tātad tiešām un paskaidrošu, kāpēc mēs šobrīd esam vergi un kā mēs no tā varam atbrīvoties. Redzat šo mazo aplīku, kurš sadalīts 8 daļās. Patiesībā viņi zīmē arī pie Brastiņa grāmatā un arī pie Grīna, kā kvadrāts uz kvadrāts. Studējot slāvu āriešu veidus, izrādās, ka šis zīmējums nozīmē sievišķais princips. Kāpēc sievišķais princips? Tāpēc, ka mēs sauli vedam ar laimes sakarā. Un mēnesis mums ir materiālā puse, bet tas ir Māra sakarā. Tātad šī saules sistēma ir mātišķais princips vispār. Un, kad iesākās kosmiskais laiks, tas ir 6000 gadu atpakaļ, kad Ēģiptes mīcos mēs lasām, ka Sets nogalina Ozirisu. Tas ir grieķu vārds, patiesībā tas ir Usīrs, mūsu uzņemš. Kad viņš nogalina šo gaismas jātnieku, šo saules zirgu braucēju un sadala viņu 14 gabalos. Ko nozīmē pēc kabalas sadalīt 14 gabalos? 4 + 1 ir 5, kad stāv šāda svaigsne. Zūd vienota informācija, sadala gabalos. Iznīcina bibliotekas, iznīcina zināšanas un sākās kosmiskā nakts.
Demonoloģija. Kaut kur vēlāk nāk jau